Pastāsti, kādus tur vispār cilvēks sastapi? Nu, jā, visdažādākie cilvēki. Bet bija arī parasti slepkavas un algotas slepkavas, kuram kādi 20 cilvēki nogalināti bija. Wow. Tas arī bija trakākais noziedznieks, vai tur bija vēl kāds? Par to trakāko es nezinu. Laikam trakākais bija viens no Eskobara pēctečiem, tāds Barera. Es pat nezinu, ko viņam beigas piesprieda, bet viņš kādus 10 gadus tur jau sēdēja. Tajā Manhetenā, jā? Jā. Un pats ar kaut kādu vardarbību sastapies, kāds mēģināja tev uzbrukt vai kaut ko provocēt? Man, paldies Dievam, nē, bet jā, tur arī nogalināja vienu. Wow. Kādu, kur tu pazini, nu tā kā tu zināji, ka viņš tur ir un pēkšņi vienā dienā viņš ir nogalināts, jā? No rīta viens, kuram iedeva vairākus mūža ieslodzījumus, viņš atnāca, ar ko viņš bija iepriekš kaut ko nesadalījis. No rīta viņš viņu tā kā sadūrē. Wow. Kāds bija sajūts, kad tev reāli tur burtiski blakus kāds tiek nogalināts? Nu, es to neredzēju. Nu, jā. Es nesaprotu uzreiz, bet, nepatikami. Tu saproti, kāda vida tu esi šobrīd. Tā kā tur nav neviena drauga tev.